Labdien visiem! Šodien mēs spēlējam tādu, lūdzu klusāk, šodien mēs spēlējam tādu ļoti foršu spēli Crazy Cattle 3D. Ko es redzēju šai spēlē, ļoti labs grafiks, ļoti labs fiziks, ļoti realistisks gameplays, un šeit mēs esam aitas, un mēs kājamies citām aitām. Un kā es teicu, ļoti labs fiziks, te vajadzētu būt, vienkārši brīnišķīgi. Tātad mēs sākam īrijā, pie kartupeļiem, Tad mēs what? Jā, tad redziet, mums ir jāapgāž cits saites, vismaz es tā esmu redzējis. Redziet, es nomiru. Un redziet, tas, ko es darīju, bija ļoti gudri, bet ļoti nedroši. Tāpēc, jā. Mēs vienkārši arī spawnēs, Es atkal uzsprāgu. Cik jauki. Labi, tad jūs redzēt, tas, ko es daru, ir ļoti gudri, bet arī ļoti nedroši. Un man ir jāapgāž šīs citas saites, tā, ka es pats neapgāžos, un es negribu pats apgāzt, jo redzēt, es nomirstu tagad. Tad, jā. Es, protams, vēlos mēģināt izpildīt šo spēli. Es nezinu, kādas ir nozīmes aiz izvēlētiem lokācijām. Jeb, redziet, es tikko uzsvidzināju vienu aitu. Tad lokācijas, kas šajā spēlē ir Īrija, Ēģipte un Norvēģija. Es saprotu, kāpēc Īrija, viņiem tur bija aitas. Vai Norvēģijai ir tik daudz aitas, ka viņam vajadzētu? Man tad saka, ka... es nezinu. Kāds sakars Ēģipte, man arī nav nejausams. Tāpēc, jā. Jūs redzēt, tur augšā, jūs redzēt, aitas tur mirst nost. Es nevēlos būt viena no tām mirstošajām aitām. Redziet, man jau opi mēģina uzbrukt, viņi grib, lai es mirstu. Bet es nevēlos mirt, jo es vēlos uzvarēt. Kā es uzreiz, kad viņas apgāžās, viņas uzsprākst. Es gandrīz apgāzos tikko, es tikko gandrīz atkal apgāzos, redzēt, šis ir ļoti nedroši. Redzēt, tas, ko es daru, ir ļoti gudri, bet ļoti nedroši. Jūs varbūt esat pamanījuši, Lasi ar Nasi nav bijuši daudz video nesen. Tas tāpēc, ka man nav ideju. Jeb, man vienam pašam. Kā mēs zinām, Lasi ar Nasi tikai viens cilvēks, man nav bijis ideja, un tāpēc nav. Redziet, es tikko gan 7 saites ir palikuši, redziet. Un es mēģināšu būt pati pēdējā, lai es varētu uzvarēt. Es nezinu, kā viņi tikko neapgāzas, bet labi, kāda ir jēga no šīs bultiņas, man nav nejausams. Es varbūt tur viņas tā kā uzspies, un tad viņi nokrīt, tā kaut kas tāds. Paga. 4 saites palikuši. Davai. Es varu arī. Viņi tikko ielidēja pats sētā. One remaining, es uzvarēju. Nē. Paga, nē, man vēl šitā te jāuzvar. Davai. Es viņu uzvarēšu. Nē. Kur viņi palika, ko viņi ir. Jā, tieši tā, lidot tur. Es uzvarēju! Let's go! Redzat, es esmu jau ļoti profesionāls spēlētājs. Tālāk mēs ejam uz Ēģipti. Ak, mans dievs, kā man lago. Es nezināju, ka fucking Crazy Cattle 3D būs tas, kas izlagos. Es redzēju vienkārši ļoti daudz aitas. Un tāpēc man tā lago. Bet viņas ļoti ātri visas uzsprāgas, tāpēc man nelago tik daudz. Es jau gandrīz apgāzu aitu. Bļēc, kā viņi Es gan nomiru, jā. Zin, kā sākumā jāizcieš tas sākotnējais vilnis ar lagu. Un tad, bļēns. Es īsti nevaru saprast, kas notiek, ja viss man lago. Es gan jau arī redzu, kā man lago. Nē, es negribu apgāzties, paldies. Es tā kā nās apgāzes, protams. Varbūt sākotnēji man jāmēģina izvairīties no aitām. Lai mani neapgāž. Un tad, kad man beidz lagot, galīgi skaņa sāk pazust no tā, cik daudz lago. Un tad, kad tā mierīgāk sāk palikt, tad es kaut ko sāku darīties, jo savādāk es neko nevaru izdarīt.
Redziet, lēnām sāk palikt labāk, ja mazāk aitas ir. Redz, tagad jau 50, tad tagad jau sāk labāk palikt. Tāpēc, jā. Tad es ceru, ka viņas atkal visas ieskries sētā. Nevis man viņām būs jāuzbruk, jo es jūtu, ka es neuzvarēšu. Man tikko gangbangoja 3 aitas vienlaicīgi. Bet tas ir citējums, man ir tikko gangbangoja 3 aitas vienlaicīgi. Es man liekas, tikko netīšām izglābu to aitu. Es gan jau, ka to uzsprāgu, tad sajūtu. Kaut kādā veidā tikko neuzsprāgu, es tikko iznīcināju 2, man liekas, ļoti jauki. Es tikko izlidoju caur fucking quantum tunneling in Crazy Cattle 3D. Tieši tā. Jā, jep. Wow, kas tas tikko bija pa flipu, wow. Tad kādas jūs sajūtas par to, kā ārā ir 20, nezinu, 33 grādi, es nezinu. Man personīgi, es nezinu, kā jūs esat par to, tāpēc, ka vēl nav vasara. Tāpēc, jā. Un arī tas, ka tagad kaut kāds E-Cola outbreaks esat, es tikko uzsvizināju, vai arī viņi sev uzsvizināju, es nezinu, kā to īsti pieņemt, bet es pieņemšu, ka es viņu uzsvizināju, jo es vienkārši esmu labāks. Tagad 19 aitas palika. Man ir bail redzēt, cik daudz Zviedrijā būs aitas. Jo, ja te jau ir 100 un man lago dators, man tāds seju, ka man uzsprāgs dators. Ok. Es redzu cilvēks, kas veidoja šo spēli, bija ļoti talantīgs, bet viņi varēja vismaz kaut kādas optimizācijas ielikt. Ļoti maz aitas palikuši, kurš uzvarēs, ceru, ka es. Es gan tikko apgāzos, 12 aitas palikuši, lūdzu, visus ielidojiet sētā iekšā, es negribu zaudēt jums. Atkal Quantum Tunneling, 11 aitas, 10 aitas, 9. Es tūlīt mēģināšu kādu apgāzu. Nē, bļāviens! Ai. Man jāsaka no jauna ar 136 aitām. Bet nopietni, man ir patiesi bail zināt, cik daudz būs Zviedrijā. Es nezināju, ka Ēģiptē bija veselas 100, cik tur ir. Es tikko flipu uzmetu. Labi. Jep. Ak, Dievs, tikko gandrīz apgāzos. Es gaidu, ka te būs kaut upgrade mehāniku. Viņai vajadzētu atdot, jā. Šo spēli taisi kaut Anna. Gan jau kaut baigā panna, jo viņi nemāk optimizāciju uztaisīt. Es ceru, būs optimizācijas sistēma. Tu varēs customizēt savu aitu, uzlikt cepuri. Vai reko lootbox mehāniku. Tas ir tieši tas, ko šai spēlē vajag. Tad, jā. Stūliņas es piekaušu šīs aitas, jūs ticē man. Man tik vajag bišķiņ tikt viņai klāt, es zinu. Bļēģi, labi. Jep, viss ir vislabākajā kārtībā. Es nenomiršu, self-affirmations, es nenomiršu. Mani neuzsprizinās citas aitas. Mani negangbangos 3 aitas vienlaicīgi, un es nenokritīšu gar zemi un neuzsprākšu. Jēzus, kas te notiek? Labi, 45, 41. Es man liekas, ka nevienu nesu apgājuši šobrīd. Es atkal uzmetu, kā es tikko varēju to apstādāt? Es fucking uzmetu flipu, bet labi. Šis video, man liekas, ka ir kaut kāds 20 minūtes garš, es nemelošu. Baigi ilgi mēģinu izpildīt šitā. Es tikko uzsvināju 2 vienlaicīgi. Tas, es redzu, es profesionāls Crazy Cattle 3D. Jep. Dievs nedod, ka man to uzsvinās citādi. 40 aitas to būs. Man mēģina uzbrukt, man bail, man mēģina uzbrukt. Tas man ļoti bieda. Kā tā ir tikko neuzsprāg, tā ir mistērija. Es neko nedarot, apgriežos otrādi un uzsprāgs, bet, kas tas tikko bija? Labi. Vai gāzies, idiot. Viņš negāzos.
Nafik tu man necēl, nafik tu man necēl. Kāpēc tu man nepacēl savu trubu, pacēlāk jēl. Es atkal gan izuzmet flip. Man bail. Kāpēc es nevaru tā kā uzspridzināt viņus? Nesaprotu. Tā kā man nesanāk kaut kādā veidā. Man tas nepatīk. Tā. Tagad es mēģināšu, vai nečurp. Kā tu neapgāzies? Tā ir ūdens mistērija. Tieši tā ūdens mistērija, ne jau zemes mistērija, ūdens mistērija. Mistērija ir šīs zemes 13 aitas palikuši, neieskaitot mani. Es uzvarēšu visas 13 ar savām rokas. Kas skaitās aitām? Aitām nav rokas, viņām ir... Nu labi, viņām ir kājas, bet kas viņiem skaitās? Tos pašā tikko uzsprāgt aita, kas man tikko priekšā bija. Labi. Kā tā aita neuzsprāg, man nav nejausmas. Nec šurpu. Es gan visu tikko uzsprāgu. Kā šim cilvēkam ienāca ideja par šo spēli galvā, man nav nejausmas. Es neko šit tik labi nevarētu iedomāties. Es tikko uzsprāgu to aitu, ritīgais drēbā. 9 aitas palikušas, es ceru, ka es neuzsprāgšu. Es ļoti tuvu līdz Zviedrijai. Un devēja panāca šurpu mazulīši. Ok, viņi tikko ieldoja sētā. 5 aitas palikuši. Man jāuzvar viss 5. 3 aitas palikuši. Es gan tikko apgāzos, es negribu apgāzties. Viņas 2 tur tagad kaujās. Tas jau bija riskējuši. 2 aitas palikuši. Es ceru, ka viņas abas nokritīs vienlaicīgi zemē. Un es uzvarēšu. Kur šitā aita dodas? Kur tu iedomājies doties? Viena aita, šitā ir pēdējā aita palikusi. Šitais ir kā strādā planēta orbita. Labi. Tā kā es esmu uzvarējis. Es esmu uzvarējis, tieši tā. Nē, es nenu. Tātad nākamā ir trofija room. Man ir trofejas? Jā, man ir vesels 2 trofejas no tā, ka es uzvarēju Īriju un 100% uzvarēju Ēģiptu. Tā, tagad Zviedrija. 249 aitas, mēs visi esam uz ledus. Es minu, ka ledus kaut ko maina. Gan jau. Man vairs skaņa neiet. Kaut kas ieslēdās, jo mazāk aitas paliek, jo labāk paliek. Es esmu pārsis, ka man dators vēl nav nokrašojies. Šis iet uz 1650. Crazy Cattle 3D neranos 1650. Tas ir vienkārši crazy. Man patīk, ka viņas visas pašas uzsprāgs pašā sākumā. Es tūlīt, man liekas, ka uzsprāgšu. Ok, vēl ne, ļoti jauka. Tā 53 aitas, 48, 47. Ļoti jauka, viņas visas ātri, es gribēju teikt lēnām, bet ātri uzsprāgst. Un tas nozīmē, ka lielākais pie man uzvarē. Tas jau bija tuvu sētai. Es negribu būt tuvu sētai, jo man ir 29 aitas. Kāpēc man vēl tā lago? Es noskatīju kaut kādu, es zināju, vai arī man izliekās, es nezinu. Varbūt tas, ka šis ir ļoti liels laukums. Bļāviens, es uzsprāgu. Ļoti bēdīgi. Tā, ejam apakaļ pie 249 aitiem, man jādabūt tā 3. trofeja. Interesanti, kas notiek pašās beigās. Tagad man atkal skaņa neiet. Brīnišķīgi. Aha. Es atkal uzsprāgu, ja jūs neredzējāt. Gadījumā, ne, bet ja jūs esat akli, jūs tāpēc dzirdējāt. Ja jūs esat akli, gan acīs, gan ausīs, tad es jums tik saku, bet tad jūs... Jā, jūs zināsiet. Ok.
Šis bija ļoti nedroši, tikko es zināju, ka tā notiks, man nevajadzētu tur lidot iekšā aitu orģijā. Tātad lēnām brauciet par tiltu, draugi. Braucam uz priekšu, netuvosimies aitu eksplozīvai orģijai, es nevēlos tur būt. Tā, kustamies. Tā aita man gan arī izmaz, ka tikko novildināja lejā. Es ceru, ka nav tā, ka šitam ledam ir tādas īpašības, ka uz viņu ir vieglāk tā kā noldot zemē, tāpēc, ka tas ir ledus. Ja savādāk, šis būs daudz sarežģītāk. Šis būs ļoti gudrs dizains, bet tas būtu ļoti nedroši. Es neesmu pārsvērts, ka tas man tikko nenolda lejā. $26 aitas palikuši. 24, 23, 21, 20, 18 aitas palikuši. Protams, dabiski. 17 aitas palikuši, 16, 15. Es, protams, mēģināšu uzvarēt šo. Četrpadsmit aitas palikuši. Divpadsmit aitas palikuši. Man vajadzētu beigt mēģināt šos riskējušus manevrus, jo kā mēs iepriekš redzējām, bija ļoti maz aitas un es tāpēc uzsprāgu. Es tikko uzspridināju to aitu kaut kādā veidā. Man tikko gadījis 2 aitas gribēja lidot iekšā, es labprāt tā nedarītu. 9 aitas palikuši. Manuprāt, ok, 8. Manuprāt, mēs šito tiešām varētu izdarīt. Es. Jūs neko nedarat, jūs tik skaraties, jūs pasmēties. Aita 95 ir pēdējā aita, kas nosprāga. Uzsprāga drīzāk, burtiski. Manuprāt, vajadzēs iet... Aita 179. Tas ir traki. Dai 7 aitas palikuši. Bļāģa. Kas tad ir? Es esmu aita 91. Labi zināt. Tātad mums diemžēl jāmēģina atkal no jauna. Jo es diemžēl uzsprāgu. Tas ļoti bēdīgi. Es nezinu, kāda vajadzība no šīs tā kā bultas ir. Man atkal skaņa nav. Tā jābūt. Tad šodien es jums neieteiktu tāds igauņu dzēriens. Bietes un ābolu. Es jums neiesaku. Es ceru, tad cilvēki tā kā paskatījās tā kā bietēm āboliem. Viņi tāds, ābols iet klāts biežu salātiem. Kas ja mēs savienosim sulā? Es jums saku, bietes un āboli vienā sulā nav labs savienojums. Viņi ir tikai labs savienojums salātos. Nekādā sulā. Tas ir briesmīgi. Es labāk dzertu vai tikai ābolu sulu vai tikai biežu sulu. Abas sulas kopā? Nē. Tā ir sliktākā lieta, ko cilvēks izgudrojas. Jā, pat... Man ir sētā jaudē. Es neteiktu, ka tā ir sliktākā lieta, ko cilvēks izgudrojas. Cilvēks izgudrojas ļoti sliktas lietas. Kā, piemēram, šleiseru. Jā. Tā 21 aita palikusi, 19 aitas palikuši, 18 aitas palikuši. Bļāviens, man pat neparādīja, kā es noldoju zemē. Es vienkārši, man viens frames, kā es esmu ar dibenu uz zemi, un tad es uzsprāgu. Es ceru, ka šis vairs neaizņems pārāk ilgu laiku, jo es vēlos pabeigt šo spēli pietiekam ātri, lai mazliet tiktok bērnu redz noskaties šo video uz galu. 150, 140, 130, 120, 110, 100. Nē! Redziet, draugi, tas bija dzīvs pamācība. Neesiet pārāk gribīgi, neesiet pārāk nogribējušies.
Ja jūs būsiet pārāk nogribējušies, jūs paši nokritīsiet un uzsprāgsiet. Tāpat kā tā aita. 38 aitas palikuši, 37, 36, 35, 34, 32, 30. Tad mēs jau ejam uz 20. Tagad jau ir 20, ejam jau uz 11. Es mēģināšu neuzsprāgt, tas būtu ļoti neoptimāli. Tūlīt jābūsim pie vienskaitļiem. Tā, jau 10. 39 aita bija uzsprāgus, tā bija 11 aita, kas uzsprāga. Vai arī 10. Es nezinu, kā tas skaitās. Pagad, ne, viņi nebija 10 aita, kas uzsprāga. Tāds nestrādā. Labi, jūs izdariet aprēķins, es neskaitīšu. Man šobrīd jāuzvar. Tas ir svarīgāka lieta. Tā. Davai. Tas bija ļoti nedroši. Tas bija ļoti nedroši. Tas arī nebija gudri un tas bija nedroši. Tā draugi nedarīja. Tas bija briesmīgi. 9. Kā jūs redzat, draugi, es esmu uzsprādis atkal. Tas ļoti neoptimāli. Kāpēc es laiks sprāgst? Man nav nejausams. Kā jūs redzat, tagad lido tas teksts. You are dead. Tas nozīmē, ka es esmu miris. Protams, mēs atkal mēģināsim atkal no jauna. Nevarēsim jau uzvarēt pēc nāves. 200... man atkal skaņa ir izzudus. Tagad jau esmu 100. Tad es kas līdz uzsprāgšu. Es gāžos, un es sprāgstu. Es zināju. Ja iepriekš nebija 20 minūtes pagājuši, tagad jau 100% 20 minūtes pagājuši. Ak, mans dievs, cik es ilgi spēlēšu. Man atkal skaņa ir izzudus. Ja es noņemu tausiņas, mans dators gan jau ka izklausītos, kā šitā te pip, 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 pip. Jo viņš gan jau ka uzsprāgs. Es nemelēšu. Esam jau zemi 100 aitām. Man liekas, ka tas ir ātruma rekords, jā. 60, 50, to jau būs 40. Man liekas, ka es tikko redzēju, kā ait uzsprāgst gaisā. Kā tas strādā, man nav nejausams. To jau būs 30 aitas palikuši, man vēl lago pie 30 aitām. Tas nu nav... Man likās, ka tās sētas ir 4 stūri formā. Nē, viņas ir burtiski apļu formā. Es nezinu, vai es liku tajā aitai uzsprāgt, bet viņa tikko tā iespinojās. Mēs turpinam lidot. Tā aita tikko ielidoja sētā. Tas ir ļoti optimāli man, jo tad man nav jākājas ar viņu. Šitās visas aitas šobrīd varētu tā kā ielidot sētā. Tas būtu ļoti jauki no viņas puses. No viņu puses. Tātad 15 aitas palikuši. Es teikšu gudīgi, man vairs nav ļoti gudri komentāri, ko teikt par šo, bet es jau širo tik ilgi spēlēju, man vairs nav ko teikt. 12 aitas palikuši. 11 aitas palikuši. Protams, neieskaitot man. 10 aitas palikuši, viņas tur viss tad, pie beigām viņas tur viss tā kā tādās aplīšos iet. Un mēģinamies otru dabūt. Tas ļoti jauki, viņas tā kā viss vidu, 9 aitas palikuši. Viņas viss tā kā pa vidu ieldot kopā. Un uzsprāgt vienlaicīgi. Tas ir ļoti optimāli. 7 aitas palikuši, 6 aitas palikuši. 5, 4. Jūs varat iedomāties. Dāmas un džentlbeņi, 3 aitas palikuši, 2 aitas palikuši. Protams, neieskaidro mani. Es ceru, ka tās 2 aitas izklausies un vienlaicīgi uzsprāgs. Ak, nē, viena no aitām nāk uz mana pusi. Kā viņi tā uzdrošinās, man nav nejausmas. Bet man nav nekādas intereses viņu kauties, jo tad es varētu uzsprāgt. Tātad, es izgaidīšu, kā viņas izklausies. Ja viņas neizskatās, ka viņas taisās kauties, es nemelēšu.
Šis ir ļoti neoptimāli man, jo tad man jākaujas ar abām no viņām. Un tad man ir apmēram 100% lielāka iespēja uzsprāgt. Es esmu matemātiķis, ticiet man. Man nebija 4 pēdējām matemātikas pārējos darbā. Kāpēc gan lasēnās jums melot? Redziet, tas bija ļoti nedroši. Es gan tikko noldoju. Man mēģināja viena aita palikusi. Iepriekšējā laikam ieldoju sētā. Tā ir, kur ir tā viena aita? Es ceru, ka viņi sāk lidot uz sētspus. Viņa nav sākus lidot uz sētspus. Šī ir aita, manuprāt, 210. Tā tad 210 aita. Es to piekaušu. Es ceru, ka tu to saproti, es tev piekaušu. Un es uzvarēšu. Tieši tāpēc, ka es uzvarēju visus tavus draugus Īrijā un Ēģiptē. Un arī it īpaši Ēģiptē to pēdējo draugu, kas tev tur bija, kurš 100% neuzvarēja. Un tad es nomiru, bet viņš ieldēja, jā, tieši tā, lidosētā, draudziņi. Un kā es redzu, es esmu uzvarējis visu Crazy Cattle 3D. Redzēsim, kas tagad notiek. Ejam trophy room, man ir visas 3 view credits. Kā jūs redzat, šī te Anna Mayberry uztaisīja šo spēli. Additional Eriks Engstrums. Tāpēc man gaņo, ka viņi ielga Zviedriju, tāpēc, ka šis te čals no Zviedrijas, vai varbūt viņi visi no Zviedrijas, viss ir iespējams. Tad jā. Es ceru, ka būs Latvijas updates, kur mēs varam iekarot Krievi. Šitas te Latvijas update'ā būs 2 maps, kur tu kausies ar aitām gan Daugavpilī, gan Origo tuneļos, un gan Jēkabpilī, es teikšu tā, un Jelgavā. Iekļausim visas pilsētas, lai kārtīgāk, zin kā. Tad jā, paldies, ka skatījāties. Diemžēl nekāds īpašs endings šim nav, bet, tāda dzīve nevienmēr var prasīt tik daudz. Esam izpildījuši visu, cerams, ja vien kaut kā maģiski nevar pakustēties apkārt. Un redzēsimies nākamajā lasanās video, protams, ja tāds būs uz redzēšanos. Tā tagad man jāizslēdz, ok. Jā, Here.